Sveicināti Ventspilnieki un visi tie, kas šobrīd atrodas Kurzemē un kurus interesē notikumi Ventspils pusē. 30 minūtes ar Ventspils ziņām Gonda Pūrniece. Vakar pusnaktī. Tieši Ventspilē aizvadīts Latvijā nozīmīgas sacensības galda hokejā. Otro posmu organizēja Ventspils Jaunradas nama galda hokeja komanda, kuras sacensībās uzrādīja labus rezultātus un arī starptautiskā mērogā Latvijas spēlētāji prot sev parādīt. Latvijas kausa otrā posma sacensības Ventspilī pulcēja aktīvākos galda hokejistus no visas Latvijas. Pārsvarā spēlētāji no Rīgas, Inčukalns, Skrundas, Jēkabpils, arī vietējie spēlētāji, kas pastāvīgi arī piedalās visās sezonas spēlēs, un arī Latvijas izlases sastāvu viņi veido. Esam viena no vadošajām pasaules valstīm. Faktiski, tikko pēdējā pasaules čempionātā Open klasē, tas ir vīrieši labākie komandu izlasēs izcīnīt 3. vietu. Tas par daudz ko liecina. Lai sasniegtu rezultātus, ar ko pamatoti lepoties, trenēties jāsāk jau bērnībā. Latvijas mēroga sacensībās piedalās bērni apmēram no 10 gadu vecuma. Jo tur ir jādomā, un jādomā ļoti ātri, un tā pirksta veiklība un tās kombinācijas jāstrādā, un tad vēl prāts varbūt nespēja to visu aptvert uzreiz, un tad tās kustības ir lēnāks, Un, jo viņš paugās, tad viņam uzreiz ir citas reakcija parādās, domāšana labāk uzlabojās. Nekad nebūs ne pa vēlu, ne pa āgru, tā. Spēle attīsta reakciju, kustību koordināciju, roku veiklību, iemāca ātri domāt un koncentrēties. Kā gandrīz visu sporta veidu popularitāte, arī galda hokejs vistiešākajā veidā atkarīgs no entuziastu aizrautības. Mikus stāsta, ka sācis spēlēt pateicoties konkrēti treneri ietekmei. Kādi 10 gadi varētu būt jau apmēram riņķi. Un kāpēc? Tāpēc, kad treneris Sants Kalniņš, viņš Inčukalnā vienu turnīru uztaisīja, un tad aizgājis turnīru un sākās pamazām treniņi, braucām uz Latvijas mačiem, vietējie mači, un tad tik uz priekšu. Jaunietis var lepoties arī ar starptautiskiem panākumiem, kas ir stimuls trenēties vēl aktīvāk. Norvēģijā bija pirmais pasaules tūras posms šogad šajā sezonā, un dalībnieki bija apmēram, īsti neatceros precīzi, kādi 50 līdz 60 varētu būt. No Krievijas, no Norvēģijas, no Zviedrijas, no Latvijas, Čehijas bija. Mēs abi bijām aizbraukuši, un tā sanāca, kad ieņēma 7. vietu, kas diezgan labi pirmo reizi pasaules tūras posmos tik augstu vietu. Arī ventspilniekiem vēl spilgtā atmiņā piedalīšanās nozīmīgās sacensībās, kuras notika Maskavā. Nācās konkurēt ar spēcīgiem spēlētājiem no Krievijas, Zviedrijas, Somijas, Horvātijas un citām Eiropas valstīm. Es tiku tālāk uz pusfināla grupu, bet netiku uz fināla grupu. Un palika 80. no gandrīz 200 spēlētājiem. Jauniešiem tā bija lieliska iespēja izbraukt ārpus Latvijas un paralēli dalībai sacensībās apskatīt pasauli. Reti kurš no mūsu jaunās paaudzes ir redzējis Maskavu. Liela pilsēta, bija daudz ko redzēt, mēs arī apskatījāmies kā Kremli un Sarkano lauku. Ventspilī ir vismaz 20 aktīvu galda hokejistu, kas regulāri trenējas un piedalās sacensībās. Tādēļ arī rezultāti neizpaliek. Pagājušajā gadā mums arī bija viens junioru izlasē Viesturs Lapiņš, kas arī cienīgi junioru konkurencē 10. vietu izcīnīja pasaules čempionātā Somijā. Latvijas kausa otrā posma sacensībās piedalījās 62 sportisti. 18 no tiem pārstāvēja Ventspils Jaunradas nama komandu un Ventspils galda hokeja klubu. Šai posmā par uzvarētāju kļuva Edgars Caits no Rīgas. Otrā vieta Jānim Kalnevicam no Inčukalna, trešā Valtam Smagaram no Skrundas. Junioru konkurencē zelts Eģum Kaņepam no Ventspils Jaunradas nama komandas. Otrajā vietā Andris Liepiņš no Rīgas, trešajā vietā Ēriks Kuharjanoks no Inčukalna. Dāmām zelts Laimai Kamzolai no Ventspils Jaunradas nama komandas, sudrabs Elīnai Galai no Inčukalna, bronza Baibai Dacei Ozoliņai, kur arī pārstāv Jaunradas namu. Veterāniem uzvaru svinēja Arnis Vītols no Skrundas. Otro vietu ieņēma Vilnis Zoldners no Rīgas, trešā vieta Ventspils galda hokeja kluba vecmeistaram Ingmāram Šulcam. Sezona tikai sākās, tā kā visu ir priekšā. Rezultāti un izlases kandidāto pagaidām nav prognozējami tā lielākoties. Nākamās nozīmīgākās sacensības galda hokejistiem būs Latvijas kausa izcīņas 3. posms rītā.